Turpmāk pašvaldības izdevums Jēkabpils novada vēstis ik mēnesi būs atrodams tikai pilsētnieku paskastītēs. Pašvaldība nolēmusi nodrošināt izdevuma piegādi iedzīvotājiem novada pilsētās Jēkabpilī, Viesītē un Aknīstē. Savukārt pagastu teritorijās dzīvojošajiem izdevums būs pieejams pagastu pārvaldēs un bibliotēkās. Man viņa ļoti patika vizīte, es viņu vienmēr lasīju, un tagad es iegāju kantorī un dabūju jā vizīti. Bet man patika, ka bija pastakastītē. Tagad es nezinu, kad es dabūšu, kad nedabūšu. Mūsu lauku cilvēkiem noteikti vajadzētu to avīzīti. Mēs tomēr tāpat lasām tās ziņas un kaut ko uzzinām. Ja? Ne visiem ir internets, sevišķi vecākiem cilvēkiem. Man vairāk to pensionāru žēl, kuri nevaras aiziet. Jo ir daudzi, kas te ir pat invalīdi uz ratiņiem. Līdz šim piegādi pagastu teritorijās veica uzņēmums Latvijas pasts, bet pašvaldība no šī pakalpojuma atteikusies lielo izmaksu dēļ. Latvijas pasta līgums iepriekšējais bija par 19,675, un šobrīd summa ir 41,600. Ja? Tad vairāk kā 2 reizes lielāks. Šie cipari paliks tikai lielāki un lielāki, un tas mūs arī biedē, tāpēc mēs skatāmies jau tagad, kā to izdarīt. Jāpiebilst, ka nosauktās summas ir par pakalpojumiem gadā. Jēkabpils pilsētā izdevumu piegādā viens no vietējiem uzņēmumiem, un ir plānots, ka tas nodrošinās piegādi arī Aknīstē un Viesītē. Pagaidām vietvarā nevar nosaukt precīzu izmaksu summu, jo vēl tiks pārskatīts aktuālais klientu skaits. Arī Aizkraukles novada pašvaldība ierobežojusi laikraksta izplatīšanu pastkastēs. Informatīvais izdevums ir pieejams bibliotēkās un klientu apkalpošanas centros. Savukārt uz mājām tas tiek piegādāts tikai tiem iedzīvotājiem, kuri tam ir pieteikušies. Šādu klientu skaits nedaudz pārsniedz 3000, un piegādes izmaksas šobrīd ir aptuveni 700 eiro. Mēs arī nomainījām drukātāju iepirkuma rezultātā. Gandrīz par pusi samazinājām informatīvā izdevuma izdošanas izmaksas. Mēs gadu griezumā apmēram 20,000 esam iekonomējuši uz tām pārmaiņām, ko mēs pirms pusotra gada veicām. Savukārt Līvānu novada pašvaldība pagaidām veic drukātā izdevumu piegādi uz mājām visā novada teritorijā. Pagastu iedzīvotājiem un Līvānu pilsētas privātmāju iemītniekiem laikrakstu piegādā uzņēmums Latvijas pasts, savukārt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem avīzi pastkastēs iemet sētnieki. Līvānu novada vērstu izplatīšanas izmaksas ir 1040 eiro mēnesī. Tās izmaksas nav mazas, un arī šie piegādātāji pārskata savu pakalpojumu cenas, bet es domāju, ka iedzīvotāju informēšana arī lauku pagastos ir tomēr svarīga. Un arī šajos ģeopolitiskajos apstākļos ir cilvēkiem svarīgi būt informētiem, un ne visiem ir jāatzīst arī interneta iespējas, kur lasīt ziņas. Turpretī pašvaldības, kurās tiek samazinātas laikrakstu piegādes uz mājām, uzsver, ka digitālajiem rīkiem ir arvien lielāka nozīme. Vietvaru avīzes ir pieejamas elektroniski novadu mājaslapās. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.